Sveicu tevi, pilnmēnes mistērijā. Atrod iespēju palikt sēdus vai stāvus, un pavisam brīnišķīgi, ja pa logu tu redzi mēnesi, varbūt pat tu atrodies ārā uz balkona terases, kāda soliņa vai pļavā. Sāc maigi elpot, līdzsvarojot savu elpu. Var elpot caur degunu, ieelpa caur degunu un izelpa caur degunu, ļaujot tavai elpai nomierināties tik ļoti, kā parasti pilnmēnesī nomierinās vējš un mākoņu sega. Es aicinu tevi ieraudzīt, cik šis brīdis mēnesi garumā ir īpašs. Šodien, varbūt vēl rīt, saule pilnībā izgaismo tumšās debesis, un mēnesis parādās pilnā krāšņumā. Atrodoties pret sauli, neslēpjoties, rādot sevi īstu. Ieraugi, ka šis mirklis ir vienlaicīgi ļoti intīms, tajā ir daudz ievainojamības, un arī parāda mēnesi augstāko potenciālu, un vienlaikus arī tu jau tūdaļ pat vari atļaut sev ieiet savā augstākajā potenciālā. Un iespējams, šajās dienās tavas sajūtas ir ļoti intensīvas, un iespējams notikumi tavā ikdienā ir intensīvi, un tas, ko tu vari darīt, palikt vērotāja pozīcijā un atļaut visam notikt bez vērtēšanas. Ja gadījumā šodien, vakar un rīt ir gaidāma emocionālā spriedze, vai tu to jau izjūti šajā mirklī, vari tajā maigi ieelpot, lai padarītu to mazāk nospriegotu. Es ļauju sev justies tā, kā es jūtos, es tajā elpoju, es redzu savas sajūtas, un es ļauju tām būt. Tā ir daļa no mana lielā dzīves procesa. Turpini elpot maigi, iejūtīgi. Ideāli, ja tu to dari caur degunu, jo tādā veidā tavas domas nomierinās, tavas emocijas norimst, un sirds ar galvu nonāk skaistā sinerģijā un sadarbībā. Šobrīd es tevi aicinu aizdomāties, vai ir kāds projekts, vai attiecības, vai posms, kurš gatavs tikt pabeigts, tikt noslēgts tieši šajā brīdī, šajā laika posmā. Jo tieši šeit un tagad tu to vari izdarīt pavisam viegli, ļaujot visam, kas ir nolietojies, nokalpojies, aiziet prom viegli. Iespējams, ir pienācis laiks atbrīvoties no kādām vecām mantām, priekšmetiem, vai varbūt pārkārtot savu dārzu,
lielus priekšmetus savā pagalmā un atbrīvojoties no vecā, novirzot šīs lietas labdarībai vai ugunskuram vai kādai radošai izpausmei, tu atbrīvo jaunu vietu labajam, jaukajam un patīkamajam, kas tevi varēs uzlādēt un virzīt pretī kvalitatīvākai ikdienas dzīvei. Turpini elpot un vēro, kas šobrīd liek tev justies sevišķi jutīgam. Varbūt ir kādi cilvēki, kuri ar saviem vārdiem vai rīcībām tevi šūpina. Iespējams, ir kādi apstākļi, iespējams, ir kuri neļauj tev pilnībā atslābt. Varbūt tie ir burtiski vai pārnestās nozīmes trokšņi, kas neļauj tev palikt savā klusumā. Taču atceries, ja ceļās emocijas, šis ir brīnišķīgs brīdis tās izlādēt. Tu vari tūdaļ pat pieslēgt savu balsi vai savu ķermeņa valodu, lai to, kas ir emocionāli sakāpis pa daudz, palaistu uz āru caur ķermeni. Ja tā ir balss, ko tu šobrīd vēlies izmantot, tad tā var skanēt brīvi, intuitīvi, piemēram šādi. Ļauj tecēt jebkādām skaņām, pat dzīvnieciskām, emocionāli izlādējot to, kas ir sakrājies pa daudz. Bet varbūt tev gribās sākt kustēties un ļaut ķermenim tā somatikai izpausties pašai, atbrīvojot no sistēmas to, kas ir iestrēdzis vai kaut kur nobloķējies. Turpini elpot mēnesi gaismā un atceries, ka šis ir brīnišķīgs brīdis, lai atļautu sev nonākt arī savās ēnās. Un katra ēna pilnīgi noteikti ir noglabājusi kādu lielu dāvanu. Varbūt tu šobrīd gribi aizbēgt no visa, negribi uzņemties atbildību. Iespējams, tu jūties slikts vecāks vai slikts darbinieks. Varbūt tev viss ir apnicis un tu gribētu doties kaut kur prom un nodoties tikai saviem hobijiem. Šis ir īstais brīdis, lai sev atļautu. Jā, es drīkstu šādi justies, jā, es drīkstu būt arī tāds, jā, man ir arī tāda daļa. Un jo vairāk tu tai daļai ļausi šobrīd pastāvēt, jo mazāk tā daļa tevi turpmāk uztrauks, mazināsies spriegums un beigās jebkura bezspēcība pārvērtīsies